Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. Bet Dievs, bagāts būdams žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš ir Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūsos ir uzmodinājis un paaugstinājies debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Jānis 17. nodaļā. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī. Lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis, un viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur esmu es, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Taisnais Tēvs, pasaule tevi nav atzinusi, bet es tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Āmen. Dievs svētais gars, nāc atver mūsu ausis un sirdis, lai mēs varam sadzirdēt tavu vārdu mīlestību, jo vienīgi tava mīlestība ir mūžīga. Āmen. Tu viņus esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Mēs esam mīlēti vairāk, nekā spējam to iedomāties. Dievs mīlēja jau pirms pasaules radīšanas. Viņa mācekļi ir sapulcējušies ap viņu un uzmanīgi klausoties, lai nepalaistu garām ne vārda, ko
Jēzus tiem saka. Viņš pacēlis acis uz debesīm lūgšanā Tēvam. Viņš dedzīgi lūdzas par tiem, kas viņam tic, kurus viņš mīl. Viņš lūdzas par viņu ticību. Viņš lūdzas par tiem, kas vēl nonāks pie ticības caur to cilvēku vārdiem, kas ir kopā ar viņu. Viņš lūdzas par draudzi. Viņš lūdzas arī par mums. Šajā nedēļas nogalē notiek mūsu draudzes nometne Burtniekos. Un nometnes moto ir ticība, cerība un mīlestība. Arī mums draudzē daļai, kas ir šeit, ir neliels atskats, lai mēs nebūtu apdalīti. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters teica: 3 svarīgākās kristīgās dzīves daļas ir ticība, cerība un mīlestība. Tās ir pašas galvenās lietas un pestīšanas pamats. Viņas nav atdalītas, bet ir savienotas savā starpā. Ticība un cerība raugās uz Dievu un ir saistītas ar debesu lietām, bet mīlestība raugās uz mūsu tuvāko un izpaužas šeit uz zemes. Mīlestība lielākā no šīm 3, jo tā ir ticības un cerības galamērķis. Par laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam, rakstīts Mateja evaņģēlija 24. nodaļā. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Un kāpēc ir tik svarīgi, lai šī mīlestība neizdzistu mūsos? Apustulis Pāvils atbild: ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis, un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Tātad svarīgi ir tāpēc, ka bez mīlestības visi cilvēki pūliņi ir bezjēdzīgi. Mēs bieži dzirdam vārdus no Jāņa evaņģēlija: Dievs ir mīlestība. Jā, patiešām Dievs ir mīlestība. Dievs ir pati mīlestība. Dievs ir mīlestības būtība. Un mīlestība ir Dieva galvenā īpašība. Jo viss, ko Dievs dara, ir mīlestības piepildīts. Tāpēc jebkura viņa rīcība ir taisnīga, pareiza un laba. Dievs ir nevainojams un absolūts, perfekts, īstas un patiesas mīlestības pierādījums. Šī Dieva mīlestība plūst uz mums katru mirkli. To nav iespējams ne apturēt, ne izsmelt. Un tā ir pieejama par brīvu visiem cilvēkiem, vienīgi Jēzu Kristu. Mēs neesam radīti, lai dzīvotu bez Dieva. Tā ir paša cilvēka izdoma. Es varu pats dzīvot. Es varu pats iet līdz kādai zināmai robežai, kurai agri vai vēlu pienāk beigas. Dievs tik ļoti vēlas, lai mēs būtu ar viņu attiecībās, lai mēs būtu viņa draugi un lai mēs dzīvotu kopā ar viņu ikdienās, lai mēs dalītos ar viņu priekos un bēdās. Tāpēc arī visu, ko Dievs dara,
Viņš dara vienīgi aiz mīlestības. Mīlestība ir lielākā Dieva dāvana viņa bērniem, kā stāv rakstīts, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dieva lielākā vēlme ir, ka mēs pievienojamies viņam, viņa mūžīgajās mājās, debesīs. Jo viņš mūs tik ļoti mīl, ka samaksājot mūsu grēku parādu, ir darījis šo ceļu iespējamu. Vārdam mīlestība mēs zinām dažādus veidus. Mīlestība vīriešu un sieviešu starpā, vecāku mīlestība pret bērniem, varbūt kādam mīlestība pret dzīvniekiem. Grieķu valodā mīlestība ir atvēlēti 4 vārdi, un katrs no vārdiem nozīmē savādāku mīlestības veidu. Pirmais ir agape, dievišķā mīlestība, mīlestība pret tuvāko. Tā ir uzupurēšanās mīlestība, un tā ir vērsta uz Dievu un līdzcilvēkiem. Otrā ir filija, mīlestība kā draudzība. Viena cilvēka patika pret otru. Mīlestība, kas balstīta uz kopīgām interesēm un ir orientēta uz mums, bieži saukta arī par brālīgo mīlestību. Trešā ir eros, fiziska tieksme, kaislības, romantiska, erotiska mīlestība. Tā ir mīlestība, kas balstās uz jūtām un ir orientēta uz mani. Un ceturtā ir storge, mīlestība ģimenē. Mīlestība radinieku starpā, vecāku un bērnu mīlestība bieži tiek saukta arī par dabisko mīlestību. Jēzus galvenokārt runā par 2 mīlestības veidiem, kuri nav pašsaprotami cilvēkiem. Agape un filija. Dievišķā upurēšanās mīlestība un brālīgā mīlestība. Jēzus māca, kāda ir viņa mīlestība. Cilvēkiem tā nav dabīga, jo cilvēka mīlestība ir mainīga. Turpretīm Dieva mīlestība ir nemainīga. Un no Dieva mīlestības mūs nekas nevar šķirt. Kā saka apustulis Pāvils, es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzu Kristu mūsu Kungā. Vienīgi cilvēks pats var atraidīt Dieva mīlestību. Un lielākā daļa cilvēku vienkārši nepieņem Dieva mīlestību. Dievs savu mīlestību nevienam neuzspiež un arī to nepiespiež. Jo tie, kas nāk pie Dieva, nāk atbildot uz viņa mīlestību, nevis piespiest. Kā mums saglabāt Dievu un viņa mīlestību mūsu dzīvēs? Kā no tās neatteikties? Tā ir visa mūsu dzīve. Jo, ja nebūs mīlestības, arī dzīves vairs nebūs. Jo dzīve ir būvēta uz mīlestības pamata. Mīlestība ir harmonija, un tā ir pilnīga. Un kad cilvēks no tās aiziet, tad viņa dzīve tiek ierobežota. Mēs katrs esam savādāki. Mums katram ir savādāks svars,
savādākas lietas, par ko mēs priecājamies, savādāki ēdieni, kas mums garšo, savādākas intereses, kas patīk. Mēs arī esam atbildīgi tikai katrs pats par sevi. Bet ir viena lieta. Mēs esam tie, kas ir mūsos iekšā. Un Dievs mums ir devis saprātu, kā mēs dzirdējām lasījumā no evaņģēlija, lai mēs spētu saprast, kas mums šajā dzīvē ir galvenais. Tā ir mūsu iekšējā dzīves kvalitāte. Jo es savā dzīvē, savās darbībās varu darīt tikai to, kas ir manī iekšā. Ja sevī es esmu noziedznieks, tad tāda būs arī mana darbība. Ja es esmu skauģis, es skaudīšu cilvēkiem. Ja es esmu zinātkārs, meklēšu atbildes. Ja manī ir mīlestība, es mīlēšu. Kristietības būtība ir mīlestība. To saka Jēzus. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Mums visapkārt ir tik daudz piemēru par nesautīgu dodošu mīlestību. Un mums labprāt patīk klausīties piemērus un liecības. Bet lielākais piemērs un liecība ir pats Jēzus, kurš atdeva savu dzīvību par mums pie krusta staba Golgātā. To Jēzus arī pats saka, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Šī ir mīlestības augstākā pakāpe. Ir kāds unikāls notikums Otrā pasaules kara laikā. Dāņu vēsturnieks, diplomāts un žurnālists Bu Lidegards par šo notikumu ir sarakstījis grāmatu ar nosaukumu Izņēmumu gadījums. Autors ilgus gadus pamatīgi izpētot avotus, lai gan tas bija zināms fakts, ka Dāņi Otrā pasaules kara laikā savas valsts ebrejus neatdeva vāciešiem. Autors aprakstījis nevienu visu šī notikuma organizāciju, bet arī cilvēku noskaņojumu Dānijā un to, kas viņus atšķīra no pārējām tautām tā laika Eiropā. Un šo noskaņojumu iedvesmoja Dānijas karalis. Dāņi bija ieguvuši zināmu Hitlera labvēlību, ļaujot viņam okupēt valsti bez militāras pretošanās. Līdz ar to vācu pārvalde Dānijā savu varu izrādīja nedaudz maigāk. Dāņiem joprojām bija karalis un savs parlaments. Bet, protams, arī vācu armija un visa ārējā politika tika pakļauta Vācijai. Hitleriešu pārvalde prasīja ieviest Dānijā, tāpat kā visur citur, dzelteno zvaigzni ebreju apzīmēšanai un nošķiršanai no pārējiem. Tad karalis Kristiāns X paziņoja, un arī parlaments viņu atbalstīja, ka tas nav iespējams, jo Dānijā ebreji neesot. Ir tikai dāņi. Viņš ir Dānijas karalis, un visi viņa pavalsnieki ir dāņi. Tāpat karalis teica, ja ir jānāsā dzeltenā zvaigzne, viņš ir pirmais, kurš pats sev tādu piešūs. Tā gan nenotika. Vācieši negribēja skandālu, un viņi piekāpās. Tomēr dāņi zināja, ka vācu okupācijas vara nerimsies, un ka Dānijas ebrejus, kas vāciešu acīs nav nekādi dāņi,
mēģinās iznīcināt. Tāpēc klusībā visā Dānijā sāka veidoties slepens organizatorisks pretošanās tīkls. Pa visu valsti cilvēki sakoja notikumiem un vēroja, vai kaut kas nedraud viņu līdzpilsoņiem ebrejiem. Viņi bija absolūti vienoti, un starp visiem Dānijas cilvēkiem neatradās neviens nodevējs. Tieši otrādi, šie organizatori pat vācu pārvaldē atrada godīgus cilvēkus. Un šie cilvēki, izjūtot vietējo atbalstu, bija ar mieru palīdzēt un iesaistījās glābēju lokā. Arī šos vāciešus neviens nenodeva, un arī viņi nevienu nenodeva. Dāņi jau laicīgi bija sagatavojuši Zviedriju, ka viņu zemē meklēs patvērumu ebreji, un noteiktajā naktī Zviedrijas ostām ir jābūt gatavām bēgļu uzņemšanai. Kad vāciešiem 1943. gadā frontē sāk klāties slikti, jo Krievijā karš bija zaudēts, viņi kļuva arvien agresīvāki. Tad arī pienāca ziņa no draugiem vācu aprindās, ka tagad ir izlemts ķerties klāt pie Dānijas ebrejiem. Dāņu acu priekšā hitlerieši nekādas zvērības nedarīs, taču tuvākajā laikā klusām visus savāks un aizvedīs prom uz nometnēm Polijā. Tūliņ pat visi Dānijā brīdināja ebrejus, ka vienā mirklī viņiem jābūt gataviem tālam ceļam, lai sakrāmē savas mantas, ko ņemt līdzi, bet pārējo mantību atstāja. To paglabās līdz tam dienai, kad viņi atkal atgriezīsies. Grāmatā aprakstīts, kā viņus veda, kā tas viss bija organizēts, kas piedalījās. Organizatori bija izpētījuši ceļus, kur labāk braukt un pa kuriem vest ebrejus. Tad ar autobusiem, automašīnām un zirgiem Dāņi pa nakti veda ebrejus cauri visai valstī uz austrumu krastu. Tur visa zvejas flote bija jau mobilizēta, jūra bija pārpildīta ar zvejniekiem un viņu laivām, kas vienā nakts tumsā ebrejus pārveda pāri jūrai uz Zviedriju. Vācieši brīnījās par tik lielu laivu daudzumu jūrā, bet viņiem paskaidroja, ka pašlaik esot vislielākais zivju nāsta laiks un visi sabraukuši ķert zivis. Zviedri ebrejus pieņēma savā valstī, un tā tika izglābti 7000 cilvēku. Mājās palika vienīgi tie, kas bija tik veci un slimi, ka nespēja fiziski pārvietoties. Kad vācu valdība to uzzināja, viņi nespēja tam noticēt. Viņiem pat prātā nenāca, ka kaut ko tādu var sarīkot. Tas neesot iespējams, to nevar izdarīt. No visas milzīgās nacistu okupētās teritorijas tikai viena mazā Dānija atrada ceļu, kā glābt ebrejus. Nekur citur tas nenotika. Citur citu nodeva, citam kaitēja, taisnojās, ka tik un tā tas notiks un nav tam jēgas. Neticami, ko spēj cilvēki, kad vienā jautājumā viss ir vienprātis. Un Dānijas vienprātības noslēpums bija mīlestība pret līdzcilvēkiem. Mīlestība, kura ne tikai pārvar bailes, nodevību, bet iespējams tāda mīlestība, par kuru pat jādod savu dzīvību.
Mīlestība, kur Dievs ir radījis un devis cilvēkiem. Tāpēc kristīgās dzīves pamats ir mīlestība. Mīlestība pret Dievu un tuvāko. Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā, saka Jēzus. Lai to neaizmirstu, mums jāpaliek Dieva mīlestībā un jāparāda pasaulē, ka vēlamies dzīvot pēc tās un tajā. Mēs mīlam, jo Viņš pirmais mūs ir mīlējis. Jo augstāk par likumu ir Dieva mīlestība. Jo augstāk par taisnību ir Dieva mīlestība. Un augstāk par visu ir Dieva mīlestība. Šķiet, ka katrs cilvēks ir pārliecināts, ka zina, kas ir mīlestība. Bet tikai līdz tam brīdim, kad viņam pašam liek to precīzi nodefinēt. Piemēram, Mārtiņš Luteris to ir nodefinējis vienkāršiem vārdiem. Tev nav jādara nekas cits, kā vien jākalpo savam tuvākajam, jāpalīdz viņam, jādod un jādara viss, ko viņa labā vari darīt. Tā paklausot Dieva vienkāršam likumam, ko gribi saņemt no otra, to dod un dari viņam. Jēzus turpina lūgt par mums, lai mēs piedzīvotu arvien vairāk šo mīlestības noslēpumu, lai mēs tajā augtu katru dienu, lai Viņš mūs nezaudētu nevienu. Mēs esam mīlēti vairāk, nekā mēs paši zinām. Viņš nebeidz mūs katru dienu apņemt savā mīlestībā. Viņš nebeidz par mums lūgt. Viņš vēlas, lai mēs visi būtu ar viņu kopā, tur, kur ir Viņš, debesīs. Un arī mēs katrs, tāpat kā nometnē, šodien pārdomāsim pie sevis 2 jautājumus. Ko man nozīmē vārds mīlestība? Kā Dievs mani mīl? Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.